bijām, puikas? Mēs bijām ciemos. Jā, tagad tāls. Ko? Labrīt! Šodien man ir tāds svarīgs pasākums priekšā. Vēlāk jūs redzēsiet, kas kurienes došos, vēl es jums to neatklāšu. Es gribu ātri paslēgties manas istabā un uzlikt masku. Es jums parādīšu, kura man maska patika pēdējo reizi, kuru es lietoju ļoti bija forša. Tūlīt sameklēšu. Šāda te maska no Douglas veikala. Tas arī ir Douglas zīmols, var iegādāties Douglasos. Ļoti patika, kā atsvēdzina sejas ādu. Jūs ir palaidījis? Man likās, ka es filmēju, bet izrādās es nefilmēju. Tā ir klasika, filmēju, ka uzfilmēs kaut kas un izrādās kamera nav ieslēgta. Es jau pusseju uzliku. Man patika otiņas, kas nāk līdzi maskai. Ļoti tādas parocīgas maskas uzklāšanai. Jā, pirms kaut kādu laiciņu es to izmēģināju pirmo reizi. Man ļoti patika, kā maska atsvaidzina tieši ādu. Vienā rokā ir maska un kamera. Es tikko sāku ēst brokastis un es sapratu, ka es nevaru reāli atvērt muti, jo man ir tik tā maska neļauj ēst, tāpēc es ņemšu viņu nost. Šeit jau ir nedaudz panācis vaļā. Kas man īpaši patīk šitai maskai, ka viņu var tā diezgan vienā gabalā noņemt nost. Parasti, kur jūs varat redzēt, parasti plēvīšu maskas man ir bijis, ka dalās un plēš pa maziem gabaliņiem, bet šī ļoti labi nonāk. Redziet? Ļoti labi nonāk nost. Diezgan izskatās briesmīgi īstenībā no malas. Tā, ko lai mēs daram ar tiem matiem? Lūdzu, neiesmērējiet viņu uz acīs. Au, tas ir ritīgi sāpīgi. Es noņemšu un atgriezīšos. Tā, esmu tikusi galā. Noteikti nesmērējiet viņu uz acīs un matos. Jūs paliksiet bez uzacīm. Man ļoti patīk rezultāts. Viņa tāda svaigi atsvaidzinoši tā seja izskatās. Es nezinu, varbūt tas rozā pigments nedaudz kaut ko dara, ka seja tik forši izskatās, bet man ļoti patīk, kāpēc viņš ir sarkans. Labi, tā, es skrienu tālāk ēst brokastis. Kas tā man šeit ir? Mozzarella, tomātiņš un avokādo maizīte. Tas ir mazajam puikam. Kafija. Tā. Es atnācu uz Halmēnu, paskatīties jaunākos. Es gribu parādīt šādu te blūzīti, ko jūs sakat par tādu. Manuprāt, ļoti smuki izskatās. Vienkārši dievīga. Tāds pasteļa rozā tonis arī tik smuki izskatās. Un šāds te melns, klasisks džemperīts arī ļoti eleganti un skaisti izskatās. Ārā ir tik karsti. Ārpēc 11. es nācu, bija vēl plus mīnus ok. Tagad ir vienkārši pludmalē jāguļ. Ritīgi karsts.
Drusku jāatpūšās, iegāzos dīvainā, ārā ritīgi šodien vasara, 20. septembris un var ritīgi gulēt pludmalē. Es 11. gājas pasākumu bija ok, iznāca pēc 2 stundām, nu tāds karstums, visas drēbes gribas raut nost. Tiešām fantastisks laiks šogad. Es biju pasākumā, kā jūs redzējāt, ļoti interesantā. Mēs tikāmies ar blogeriem, lai pārunātu dažādas idejas sadarbībā ar drogām. Tā kā tagad īstais laiks, es jums varu paziņot, jā, ka es turpmāk dzīvošos pa 2 kanāliem, par savu un pa drogu kanālu. Būs daudz dažādi interesanti video, tā kā sekojiet līdzi arī drogu kanālam. Tur jūs mani turpmāk arī redzēsiet daudz biežāk. Pasākums bija tik interesants, ka es nokavēju. Es vienkārši nokavēju treniņu. Es gan gribēju skriet projām, bet Laura Valot runāja tik interesanti, ka es upurēju šodienas treniņu un paliku līdz pat beigām. Tiešām bija ļoti interesanti dzirdēt arī citu blogeru viedokļus un skatījumu uz lietām. Jā, tā kā šodien jāpadomā, ko es varu vēl padarīt aktīvu, vai nu paskriet, vai nu pasteperēties ar savu steperi, kaut kas jāizdomā. Pa ceļam iegāju H&M-ā, nespēju turēties pretī šiem te kārdinājumiem un arī nespēju turēties pretī kārdinājumam kaut ko nopirkt. Iegādājos īsumā foršas lietiņas rudenim, bet tagad es jums tās nerādīšu, parādīšu es laikam atsevišķā video, jo es gribu uzfilmēt tādu kā rudens haul video. Man ļoti nepatīk tie angliskie vārdi, bet jā, to, ko es nopirku rudenī. Kaut kādas varbūt lietas no drēbēm šogad. Es gribu sākt arī YouTube'ā rādīt, jā, varbūt vairāk video, kur es tā kā kombinēju kaut kādas dažādas lietas kopā tīri apģērbā. Es domāju, ka jums būtu interesanti paskatīties, arī man pašai īstenībā būtu interesanti kaut ko tādu uzfilmēt, tā kā es uzfilmēšu noteikti tādu atsevišķu video. Jā, tāds izsaukums ir manāms, kaut kas jāpēd stingrāks. Mielojos ar drogas šitiem te kūciņām, pasākumā fantastisks kūciņas bija, bet jā, jāpēd kaut kas ir, kaut kas stingrāks, nav enerģijas. Oi, nu tā. Wow, esmu atpakaļ no sava skrējiena, saņēmos, izskrēju. Ārā ļoti silts, karsts, svīd ritīgi. Sajūtas fantastiskas, vējš īstenībā baigi labi viss tā kā ventilēja, tas bija baigi labi. Un jā, es esmu vispār pabrīnījusies par to, ka man make-ups salīdzinoši uz to, ka es svīdu kā, neteikšu skaļi kā kas. Make-ups ir noturējies baigi labi, nekas nav noticējis. Tā kā tā. Labrīt, sestdienā. Mēs šorīt braucam ekskursijā. Tagad ir pulkstens apmēram 7. Vēlāk jums pastāstīšu vairāk, kas tā par ekskursiju, un tad jau tiekamies. Mēs esam atbraukuši līdz Grīvaišiem. Tāda vieta Latvijā man nebija zināma. Jā, mēs 2 reizes gadā dodamies šādās te ekskursijās, mēs apceļojam Latviju, aizbraucam uz tādiem visādiem interesantiem nostūriem, kur ikdienā varbūt neaizbrauktu. Ekskursijas organizē mans vīrs. Un jā, viņš arī vienmēr ļoti interesanti stāsta, viņš visu zina, viņš ir vēsturnieks un tā kā ļoti interesanti šādas te ekskursijas. Un jā, šodien mēs apceļosim vairāk Saldus pusi, dosimies uz Nīgrandi. Tā ir jā, tā kā Saldus ir mana dzimtā puse. Un vēl uz Ezeri, bišķi iebrauksim Lietuvā. Šeit ir kapi vispār, jā, tā kā parasti tas ir tradicionāli, ka pie baznīcām ir kapi. Jā, mēs parasti arī, tas mērķis ir vairāk iepazīt Latvijas baznīcas, apmeklēt un iepazīt. Vienīgais ČP ir tāds, ka mēs arī dosimies uz Lietuvu, un es aizmirsu līdz bērniem ID kartes un savu pasi, tā kā būs interesanti, vai mēs tur tiksim pāri robežai vai nē. Vakar bija tāda vasara, šodien ir artīgais rudens augsts, baigi mainās laiciņš.
baigi iespaidīga vieta. Es jums to parādīšu. Šitas viss ir brīvā dabā, baigi iespaidīgi. Tā ir mans pēdējo iedeva. Tikai. Paldies, Inga. Tu gribā redzējām visu kā to konču? Jā, mamma, mani. Šobrīd mēs esam Gramsdā. Jūs esat tieši Gramsdā. Es nezināju tādu vietu. Arī atvērta skaista baznīca. Tad ieejam iekšā apskatīties, kā tur izskatās. Paskatieties, cik ārā šeit ir skaists dārzs, nē, bet pagalms, kur notiek dievkalpojumi vasarā. Tas ir tā kā baznīcas neatjaunotā daļa, bet izmantot šādu kā pagalmu, cik ļoti skaisti, šeit notiek skaisti ir laulāties. Šeit var redzēt arī kā altāra šī te krusta zīme ir no abām pusēm gan ārā, kā simbols gan iekšā altārī, tas pats krusts ļoti oriģināli un tiešām iespaidīgi. Atbrauciet, noteikti apskatīties. Es esmu Spicē un šeit ir draugu klientu dienas, šodien ieejam apskatīties, kas tur interesants notiek. Šeit var veikt sejas ādas diagnostiku ar mīkas zīmolu. Tad šeit ir mātu diagnostika, ko es arī veicu. Šeit var nokrāsot matus ar kolorista krāsām, kur mazajai meitenei jau krāsot. Šeit ir Eksonas meitenes. Šeit ir mazajiem, kas interesants, apglezno sejas. Šeit ir gošs zīmols. Un šeit var ieveidot matus. Forši pirms ballītes ieskriet šitajās te klientu dienās, uztaisīt make-upu, ieveidot matus un aidā. Bezmaksas brīnu uzstāšana, bezmaksas matu diagnostika, sejas diagnostika un tās citas lieliskas bezmaksas konsultācijas. Diagnostika zīmola Miksa un L'Oreal paša veikalā Dogas un arī centrālajā laukumā informācijas centrā. Esmu atpakaļ no Spicas, no Drogām. Īstenībā vienmēr iesaku jums apmeklēt šīs te klientu dienas, kas notiek, manuprāt, salīdzinoši regulāri. Nepateikšu, cik reizes gadā, bet ik pa laikam tās notiek. Un šajos pasākumos vienmēr tiešām ļoti ievērojams atlaides. Piemēram, šodien ar klientu karti atlaide pat bija līdz 50%, un ir dažādas dāvanas, un ir tik forši, ja tavs mīļākais produkts var maksāt uz pusi lētāk. Šodien vēl tur arī bija tāda kā skaistumstacija, kur varēja visu ko interesantu izmēģināt, sākot ar make-upu, matu ieveidošanu, sejas diagnostiku, matu diagnostiku, tas viss par velti. Es izmēģināju gan sejas diagnostiku, gan matu diagnostiku, to es nekad nebiju darījusi, un man īstenībā arī bija interesanti uzzināt, kas tad patiesībā notiek ar manu seju un matiem, vai es pareizi tos kopju, un īstenībā es saņēmu tādas, patīkamas ziņas. Meitene pie sejas ādas diagnostikas teica, ka es izskatos jaunāk par saviem gadiem, nezinu, vai tā ir. Sejas ādas stāvoklis ļoti labs. Vienīgais, ka it kā man ir kombinēta āda. Man īstenībā likās, ka man ir tikai taukaina āda, bet izrādās, ka arī ir kaut kāda sausa ādas laukumi, kurus es vismaz nejūtu, bet ka man ir kombinēta sejas āda. Un otra vieta bija matu diagnostika, ko es veicu šodien arī pirmo reizi. Bija ļoti interesanti, tur ar tādu aparātu mērīja
matu stāvokli, ko varēja redzēt arī monitorā, ļoti tuvu savus matus. Un arī tur bija labas patīkams ziņas, jā, ka mati kopumā ir veselīgi, spīdīgi, neskatoties uz to, ka es tos bieži krāsoju, sanāk arī ķemmēt mitrus, ko īstenībā nedrīkst darīt, un žāvē, protams, ar fēnu. Tā kā visu kaitīgo es daru, īstenībā diezgan maz, es gan izmantoju visus taisnošanas līdzekļus un lokšķēres, bet jā, tas, ka matiņu lūst, tas ir normāli, arī šķeļas, tas ir normāli, mēs taču arī visu, ko daram ar viņiem, ik pa laikam tos ieteicams ir apgriezt, un arī tad pēc tam viņas ieteica kādus tad labāk produktus izvēlēties tieši no Gliskūra zīmola šodien, lai rūpētos par saviem matiem. Ko es vēl gribēju teikt? Jā, starp citu, man lūpu krāsa saņēma šodien ļoti daudz komplimentus. Un, ja kas šī te lūpu krāsa, es esmu jau sagatavojis, ir no L'Oreal zīmola, arī jaunākā kolekcija, Chocolate saucās. Un šis man tonis ir 868 Cacao Crush. Ļoti skaisti piesātināts rudens tonis. Arī nopērkams drogās, ja kas. Noteikti varat apskatīties, ja meklējat sev kādu smuku tumšu lūpkrāsu rudenim. Manuprāt, superīgi izskatās. Un aizmirsu pateikt, ka lūpkrāsa rītīgi smuki smaržo pēc šokolādes. Tad, kad to krāso, rītīgi forša šokolādes smarža un sajūta bija pilnīgi, ka es esmu kaut kur blakus Laimas šokolādes fabrikai. Rītīgi laba smarža. Tātad gribu jums atrādīt lūpkrāsu, nu jau ir 9 vakarā, un lūpkrāsu es esmu uzkrāsojis šodien tikai vienu reizi, tas bija no rīta pulksten 11. kaut kur, un jā, tā ir baigi labi noturēsies. Šeit gan iekšpusītē var redzēt nedaudz, ka tā ir panākusi nost, bet kopumā, manuprāt, rezultāts ir ļoti labs. Es esmu gan ēdusi, gan dzērusi pusdienās, vakariņās, neesmu to atjaunojusi, un jā, ir ok. Un es tagad atnācu vēl uz vānas istabu. Ņemšu tūt nost kosmētiku, bet ziniet, kas man vēl patīk? Ka tā lūpu krāsai nav sasprāgājušas tādas rieviņas, kas mēdz būt šādām matētām lūpu krāsām dienas beigās. Šitā izdarot, tad var redzēt, bet šajai tā nav. Tas ir ritīgi forši. Tā kā vēl krutāk lūpu krāsa. Čau. Šodien vingroju mājās, jā, jo netiku uz sporta zāli, saslims lielākais puika. Nācās kaut ko izdomāt mājās. Tad es parasti ņemu, jā, šito te, savu draugu, steperi. Un sanāk ritīgi foršs treniņš. Īstenībā stepers man ļoti patīk, jo ar steperu palīdzību es ļoti tonizēju savu ķermenī. Jau gadu to izmantoju, man ļoti patīk. Iegūst sportiskas formas, un par steperi var teikt tikai to labāko. Cik skaisti. Kas tur ir? Vāra vīksne.